trešā valoda, caur kuru ar mums runā karmas likums, ir caur fizisko un mentālo ķermeni. Ķermeņa valoda ir pati sāpīgākā, un fiziskās ciešanas ir pēdējais no karmas likuma argumentiem, ar ko cilvēks sastopas, ja viņš neņem vērā vai nedzird pirmās divas valodas. Šajā ziņā vispiemērotākā kārts būtu šeit tieši zobena devītnieciņš, jo ir tās ciešanas, ja cilvēkam pietiekoši daudz sakrājušās, ja, un ciešanas, bēdas, visādi sāpes, ja, un cilvēks, viņš ir, tā teikt, izmisis, ja, raud, un viņa galvā ir tums, ķermenis arī guļ gultā, tātad viss tas izpaužās gan fiziskajā plānā, gan arī mentālajā domu plānā. Šeit interesanti arī ir tas, ka tieši devītnieks ir praktiski nobeiguma, gandrīz vai nobeiguma kulminācija, ja mēs skatāmies numeroloģisko nozīmi. Tātad patiešām 9, ja, tā ir pēdējais signāls no karmas jau, ja, kad visi cilvēka dzīvē nav labi, ir, tā teikt, ir tie zvani, ja, kas ar mums runā, tad, kad vairs nav varianti. Ja, Dievs nezin, kā pie mums ieklauvēties, ja, un viņš līdz ar to sagādā kaut kādas fiziskas ciešanas, lai beidzot cilvēks sāk domāt, ja, bieži vien caur ļoti nepatīkamām slimībām, arī tā skaitā nāvējošām. Ir jāņem vērā, ka ķermeņa problēmas, fiziskas ciešanas un slimības ir rezultāts tam, kad cilvēkam jau ir pārāk ielaists konflikts pašam ar sevi vai ar pasauli. Citiem vārdiem sakot, var arī teikt, ka fiziskas ciešanas ir sabiezējusi karma. Šī aspekta galēja izpausme ir fiziska ķermeņa nāve, kad var notikt tā saucamā restartēšana, ja, un cilvēks piedzimst jaunā ķermenī vai jaunā pārdzimšanā, lai viņš varētu izmantot jaunas iespējas, ko sniedz jauna dzimšana. Tātad, rezumējot, karma ar mums runā 3 valodās. No sākuma viņa ar mums runās caur cilvēkiem un citām dzīvām būtnēm. Ja mēs šo valodu nesaprotam, karma runās caur dabas spēkiem ar mums un nekontrolējamiem apstākļiem. Un ja mēs nedzirdam pirmos 2, tad tiks pielietota trešā pati nepatīkamākā metode, ja tā ir ciešana un slimību metode. Tā kā, ja ir šobrīd kādam no jums slimības, ielaisti kaut kādi fiziski konflikti, ja, vai mentālas problēmas, tāpat skaitā psiholoģiskas, jānovirs un tā tālāk, tad ir jāsaprot, ka šis te karmas mehānisms ir, tā teikt, uz pilnu lādi palaists, ja, un vajadzētu sākt pavisam nopietni meklēt šo savu slimību iemeslu, jo tieši slimības un caur tām izējošās ciešanas un diskomforts ir tas, ka mēs ejam pa kaut kādu nepareizu ceļu. Un ir ļoti nozīmīgi atrast, kas tas ir par ceļu, ja, pa ko mēs ejam, dēļ kā mēs rezultātā gūstam šīs ciešanas un slimības. Bet ja mēs paskatīsimies uz visu šo informāciju no pozitīvās puses, ja mēs zinām karmas valodu, mēs varam laicīgi jau reaģēt uz to, kā mēs dzīvojam, ja? Un tā ir ļoti laba iespēja vienkārši sevi labot, savu uzvedības stilu labot, savu pasaules skatījumu labot, pilnveidoties.
Jo tieši caur šīm karmas valodām, ja mēs kļūstam labāki, ja mēs dzirdam. Novēlu jums sadzirdēt vienmēr pašu pirmo karmas valodu, bet, ja gadījumā nesanāk, tad ceru, ka sadzirdēsiet otro vai trešo, un tā tomēr ir jāsaprot, ka ir iespēja mums nonākt uz īstā ceļa. Protams, arī gribas pateikt un ieteikt griezties pie tāro klājumiem ar savu problēmu cēloņu meklēšanu, jo tieši tāro kārtīs varēs redzēt, kas ir cēlonis, kāds uzvedības un pasaules uzskatu modelis ir cilvēka klupšanas akmens, dēļ kā notiek viens vai otras ciešanas, vienas vai otras katastrofas vai arī nesaskaņas ar cilvēkiem. Tāpēc, ja šī informācija tev ir vajadzīga, tad droši vērsies pie manis pēc padoma. Labprāt palīdzēšu. Bet nākamais, par ko mēs parunāsim īsumā, būs karmas valodas intensitāte. Arī tur ir tāds savu veida knifiņš, ko dar zināt, lai plašāk izmantot šo karmas likumu pareizi pielietojumu savā dzīvē.